Web parakstīšanās formas anketas izveidošana. Iepriekšējos soļos parādīju, kā izveidot visu nepieciešamo, lai Pure Leverage e-pasta mārketinga sistēma sāktu veiksmīgi darboties. Šobrīd mums ir atlicis izveidot tikai parakstīšanās anketu, caur kuru lietotāji varēs parakstīties jaunumu saņemšanai. Šo parakstīšanās anketu varēsi ievietot savā mājaslapā vai blogā, tādējādi veidojot savas tiešās mērķauditorijas kontaktu datubāzi. Lai izveidotu parakstīšanās anketu, dodamies uz Level First Marketing Suite, izvēlamies autoresponderi un augšējā sadaļā atrodam iespēju Forms. Un tad izvēlamies Form Wizard. Pure Leverage sistēma jau piedāvā daudz sagataves, iedalītas vairākās apakšsadaļās, kā bizness, veselība, nekustamie īpašumi un citas. Tev atliek izvēlēties sev un savam biznesam piemērotāko. Šoreiz es izvēlos šo parakstīšanās anketu. Tagad tev ir iespēja uzstādīt pāris lietas šai parakstīšanās anketai. Pārbaudi, vai ir izvēlēta pareizā kampaņa. Šobrīd tev noteikti tā ir tikai viena, bet vēlāk to būs vairāk, tāpēc pārliecinies vēlreiz. Šajā logā tu vari izvēlēties paldies sveiciena lapu, vai angļu valodā, spāņu, krievu valodā, kā arī ir iespēja definēt pilnīgi savu. Es atstāšu angļu valodā. Nākamos divus laukus atstājam tukšus, par tiem sīkāk citos pamācību video, un pie iespējas Double Opt-in ieliekam ķeksi, ja tā tur vēl nav, lai šai parakstīšanās formai būtu dubultā lietotāja pārbaude. Laukā Submit Text ierakstām tekstu, kas rādīsies uz parakstīšanās anketas pogas. Parasti to izvēlas kā parakstīties vai pieteikties. Es šoreiz izvēlēšos parakstīties. Ja visas iepriekš darbības esi izdarījis, spied uz pogas Create. Savā priekšā tagad redzi tikko izveidotās parakstīšanās anketas HTML kodu, kurš tev ir jāiekopē savā mājaslapā, tur, kur vēlies, lai tā parakstīšanās anketa būtu redzama. Kodu mēs varam nokopēt, spiežot uz simbolu un teksta Copy to Clipboard. Kā piemēru parādīšu divus veidus, kur savā mājaslapā vai blogā var ievietot parakstīšanās anketu. Viens no tiem ir anketas kodu iekopēt savā bloga raksta apakšā, mudinot lietotāju tikt pie kaut kā vērtīga. Šobrīd es došos uz sava bloga rediģēšanas opciju, kur izveido rakstu, un lūk, kodu ir jāiekopē nevis redaktora vizuālajā sadaļā, vizuāli, bet gan tekst HTML sadaļā. Iekopējam šeit tekstu, kodu to, un pēc tam pārslēdzamies atpakaļ, lai redzētu, kā tas izskatās. Un mājaslapā, lūk, šādi izskatās, kad parakstīšanās anketa ir ievietota rakstā. Un otrs veids ir ievietot, iekopēt kodu mājaslapas vai bloga kādā no sānu sadaļām, tādējādi padarot labāk redzamu un rosinot lietotāju uz darbību. Lūk, kā šeit redzi augšējā labajā stūrī,
ir anketa, kurā ir iekopēta mājaslapas sānu sadaļā. Jāsaka, ka koda ievietošana mājaslapā vai blogā var atšķirties sakarā ar dažādajām sistēmām. Tādējādi esam noslēguši e-pasta mārketinga video kursu par pirmo vēstuļu izveidi, automatizēto izsūtīšanu un parakstīšanās anketas izveidi. Protams, par katru sadaļu var runāt arī daudz sīkāk. Seko līdzi jaunākajiem video, mācies un izmanto e-pasta mārketingu sava biznesa attīstībai.